Un tad, kas ir Mormona grāmatā? Un tā ir vēl viena liecība par Jēzu Kristu. Un ko tas nozīmē vēl viena liecība? Jo ir daudzas liecības par Jēzu Kristu. Un mums ir Bībelē, un tā ir liecība par Jēzu Kristu. Mormona grāmata ir otrā. Un kopā mēs varam konkrētāk saprast Dieva evaņģēliju. Un kāpēc mums tas ir? Un kāpēc tas būtu vajadzīgs? Daudz cilvēku to prasa. Kāpēc tas ir vajadzīgs? Bībelē ir pietiek. Bet mēs varam redzēt, ka tik daudz cilvēku mācības nesaskan. Un viņi sāk kaut ko par to vai par to, bet ja bija otrā liecība, mums palīdzētu saprast visas lietas jau skaidrāk. Mēs nevarētu strīdēties par mācībām. Un tad Dievs, viņš zināja, ka tas notiktu, ka pēc Jēzus Kristus nāves daudz cilvēku, es to negribētu darīt, vai tas ir man grūti, vai tam līdzīgi. Mēs varam redzēt, ka daudzas lietas notika pēc Jēzus Kristus nāves, kas mainīja viņa mācību. Un tad Dievs to zināja, un tad viņš vienmēr ir atklājis savu evaņģēliju uz visiem cilvēkiem uz zemes. Un tad bija cilvēki, kuri dzīvoja Izrēlā, un viņi sauc bija Lehijs, un viņš bija pravietis ķenietis Zedekijā laikā, un viņš saņēma atklāsmi, ka Jeruzaleme tiktu iznīcinātā. Un tad viņš kopā ar savu ģimeni viņi aizbrauca ar Dieva palīdzību uz Amerikas kontinentam. Un tur viņi darīja visas lietas, kas bija ietilpstas Jēzus Kristus evaņģēlijā. Un viņi rakstīja visu vēsturī un visu, ko viņi darīja. Un viņi vienmēr saka, ka Dievam ir plāns ar šo grāmatu, lai palīdzētu cilvēkiem uz zemes. Un tad vēlāk tas ir Mormona grāmatā. Tā ir Mormona grāmatā, un kā mēs un ar to mēs varam zināt dziļāk un vairāk par Jēzus Kristus evaņģēliju. Tāpēc mums ir Mormona grāmatā. Un es vienmēr visu savu dzīvi nezināju. Es lasīju Mormona grāmatu un Bībeli un viss tam līdzīgi. Tomēr es nesaprātu, kāpēc mums tā bija un tam līdzīgi, vai kāpēc tas būtu man vajadzīgs. Bet vēlāk es lasītu Bībeli un tik daudz nebija man skaidrs. Un tad, kad es sāku lasīt arī Mormona grāmatu ar atvērtu sirdi, es atrodu tik daudzas atbildes, ko es nevarēju atrast iepriekš. Un kopā ar lūkšanu es uzzināju, ka Mormona grāmata ir patiesā. Un kā tas var palīdzēt visiem cilvēkiem atrast laimi šajā dzīvē un gūt prieku. Un Mormona grāmatā ir Dieva vārds. Tas mums palīdz zināt, ka Dievs, viņš vēl atklāja savas patiesības uz cilvēkiem. Viņš nav kluss, debesis nav aizvērtas, bet vairāk kā Dievs šajā laikā grib vairāk nekā jebkād iepriekš. Viņš grib parunāties ar mums, viņš grib mums palīdzēt. Un viņš ir to parādījis ar Mormona grāmatu. Un tāpēc mums vajag Mormona grāmatu zināt, ka Dievs vēl runā ar mums caur pravieti, jo viņš ir absolūts, ka viņš vienmēr runās caur praviešiem. Un tad ar liecību par Mormona grāmatu mēs varam zināt konkrēti, ka Dievs grib parunāties ar mums.